Jā, klausoties iepriekšējā sižetā piesauktos 100 un 10 miljonus māteceļas stāvus, mēs tepat pat tos 50 kaut kā nebūtu mēģinājām sakasīt, vēl nav zināms, kā tas izdosies un vai to arī aizdevēji akceptēs un pieņems. Mums pašiem būtu šobrīd jāatveseļojās un tad tikai kādam varbūt jāpalīdz. Mēs jau arī neesam Eirozonā gal galā vēl joprojām. Bet par to atveseļošanos pie varas esošie un arī eksperti nemitīgi atkārto to, ka mēs esam izķeparojušies un ka zaļie asni ir parādījušies un ka visi iet uz labo pusi. Tikai kāpēc sabiedrība šos stāstus nesadzird, nespēja saprast to cilvēku, ka tas tā varētu arī notikt, jo ir tāds austrumu teiciens, ja to arī 100 reizes saki halva, no tā mutē saldāks nepaliek. Par to nepārprotam liecina arī mūsu rīcībā esošie skaitļi un fakti, ar kuriem mēs jūs tagad iepazīstināsim. Visas valdības prognozes gan par Latvijas budžetu, gan ekonomisko atveseļošanos ir matemātiski aprēķināts par pamatu ņemot ne tikai izdevumu griešanu, bet arī ieņēmumus, respektīvi nodokļus. Taču izskatās, ka viena lieta ir valdības tabulas un pavisam cita sabiedrības viedoklis. SKDS dati liecina, ka katrs otrais valsts iedzīvotājs uzskata, ka pašreizējā situācijā ir attaisnojama daļēji nodokļu nemaksāšana. Vēl vairāk, šādu domājošo cilvēku skaits beidzamos 2 gados tikai turpina pieaugt. Ja 2009. gadā tā bija gatava krāpties 48,4% aptaujāto, tad gadu vēlāk jau 49,8%. Tagad jau 51,3%. Interesanti, ka šis, lai arī nelielais, bet tomēr pieaugums ir nācis no to cilvēku vidus, kas pirms dažiem gadiem vēl svārstījās, vai tā darīt būtu pareizi. Bet par sabiedrības noskaņojumu nebūtu jābrīnās, jo DNB Nord Latvijas barometra dati rāda, ka šogad par 3% kļūst mazāk to, kas aptaujās varējuši piekrist apgalvojumam, ka situācija Latvijā kopumā attīstās pareizā virzienā. To jau arī decembrī un janvārī bija maz 15%, tagad tikai 13%. Toties ievērojami palielinājies tādu cilvēku īpatsvars, kas domā pilnīgi pretēji. Pirms dažiem mēnešiem skeptiski noskaņoto bija 67%, toties tagad jau par 11% vairāk. Sabiedrības negatīvai šī brīža varas rīcības vērtējums vēl būtu skaidrojums ar groto ziemu, Latvenergo tarifu lietu, tad nopietnākas sekas var būt arī sabiedrības nākotnes noskaņojuma mērījumiem. Pat jau praktiski puse aptaujāto nākotni redz drūmās krāsās, jo uzskata, ka Latvijas ekonomiskā situācija šobrīd tikai pasliktinās, kas nenoliedzami ir klajā pretrunā ar varas apgalvojumiem par zaļajiem asniem valsts ekonomikā. Vēl vairāk, kā visai nopietnu zīmu amatpersonām būtu jātolko fakts, ka vēl decembrī un janvārī pesimismu sabiedrībā bija mazāk 40 un 42%. Tas nozīmē, ka cilvēks tomēr neuzrunā stāsts par ekonomiskās atveseļošanas procesa rezultātu nobīdi attiecībā pret individuālo labklājību. Tieši tāpēc ar bažām ir jāgaida, kas notiks, kad savu darbu tirgu atvērs Vācija. Pesimisti baida, ka uz turieni var doties kārtējais izceļotāja vilnis, par ko liecinot pieprasītie vācu valodas kursi un interesi par darba iespējām Vātzemē. Slikti ir tas, ka šim pesimismam ir arī statistisks pamats. Galu galā Latvija ir 3. vietā Eiropas Savienībā bezdarba ziņā. Kā ļoti sliktas un drīzāk sliktas iespējas atrast darbu Latvijā ir novērtējuši 84% aptaujāto. Pagājušā gada nogalē tā domāja 79%, janvārī 80% respondentu. Kā skumjš, bet likumsakarīgs rezultāts visiem šiem mērījumiem ir cilvēku atbildes uz jautājumu, vai jūs esat apmierināti ar pašreizējās valdības darbu. Ar to nemierā no pat jau ir 87% aptaujāto. Salīdzinājumam gadu mijā 76%, janvārī 80%. Pie tam mēneša laikā īpaši palielinājies ļoti neapmierināto īpatsvars. Janvārī tāda bija 35%, bet februārī jau 43%. No tā var secināt, ka valdošās koalīcijas uzticības kredīts dilst tikpat strauji, cik šīs ziemas sniegs. Būtu beidzamais laiks izdarīt secinājumus.